Sveiciens robežniekiem no Rīgas par dienas centru. Kādreiz, kad es vēl strādāju Jādažos, jau 22. gadā, mēs izbūvējam dienas centru, un es atceros, ka tiešām sabiedrība ļoti viļņojās jautājumā, vai šādam centram būt, un bija tiešām diezgan liela daļa iedzīvotāju, kuri teica, nē, Māri, mēs negribam redzēt centru. Tomēr mēs ieklausījāmies speciālistos, kas teica, šādam centram jāatrodās pie sabiedriskā transporta pieturas, attālumiem jābūt īsiem, ģimenes locekļi, kas atved cilvēkus uz dienas centru, viņiem blakus vajag pakalpojums. Šodien dienas centrs ir pašā Ādažu centrā, pretīm jaunai sākuma skolai, blakus slimnīcai, tur, kur ir ļoti daudz taciņas uz zoodārzu, uz pumpu trasu, kur bērni sporto. Un neviens neķer kreņķi par to, ka ir dienas centrs, un arī mūsu bērniem ir jāsaprot, ka sabiedrībā ir dažādi cilvēki. Un cilvēkos veidojas izpratni, ka mēs esam dažādi un ka mums visiem ir jāsadzīvo. Tā kā mans aicinājums robežniekiem ir skatāmies uz šo pakalpojumu ar izpratni, un, kā saka, visiem ir vieta, un visus mēs varam pieņemt un būt atvērti. Uz sadarbību un lai veicās!